Tonālajam krēmam es izvēlēšos pēdējā laika savu mīluli. Tas ir zīmola Tom Ford produkts. Tonis viņam ir 1,5. Pārbaudīsim, jā, 1,5 krīmi. Šis ir brīdis, kur es vienmēr izvēlos kaut ko ārkārtīgi labu. Jā, uzlikt var jebko, bet man ir svarīgi, kāpēc. Dārgāki tonālie krēmi būs kopjošāki, viņu daudzums būs minimalistiskāks. Attiecīgi, uzklāšanas efekts būs labāks un arī noturība būs labāka. Lai uzklāt tonālo krēmu, šodien paņemšu zīmola Berkalora kukurūzas šķiedras sodas. Jā, ir arī tādas, tā ir kukurūzas šķiedra un nopērkama šīs sodas ir Berkalora zīmola mājaslapā. Un šīs minimalistiskais daudzums īstenībā ļoti praktiska palete, ir īpaši manām kolēģiem, jo pieliekot ceļa sādai, tu vari redzēt aptuveni, cik tas tonis ir tūs vai tās. Taču, lai pilnībā pārliecinātos, vai tonālais tev der vai neder, tev viņš ir jāuzliek uz ādas un jāļauj sasilst ar konkrētu tavu ķermeņa temperatūru, kura mainīsies atkarībā no tava asinsvadu biezuma, daudzuma, blīvuma, sejas ādas virsmā. Kas ir attiecināms uz tonālo krēmu? Es noteikti nelieku uz sponžiem. Kāpēc? Jo sponžs ir ārkārtīgi biezs un blīvs baktēriju avots. Viņu nekad nevar dabūt tīru, izņemot pirmo lietošanas reizi. Tu viņu nekad neizmazgāsi. Nākamais taukvielu produkts, tonālais krēms, tauki, siltums, mitrums, un tur viss vairojās. Un tad tu to visu radikāli liec sejas ādā iekšā. Mēģini tonālo klāt pēc iespējas vieglākā, plānākā, gaisīgākā kārtiņā. Jo plānāk tu viņu uzliksi, jo labāk viņš izskatīsies un ilgāk turēsies uz tavas ādas.